Sveicināti! Ir 14. jūnija rīts un tikko es esmu pārlaidis pēdējo nakti brīvā dabā Zviedrijas karalistē. Pa veco Šarlotenlundas muižas iebraucamo ceļu mēs ar Jēcīti izgriežamies uz piejūras šoseis. Jūra nedabiski zila, tumši zila debesis, tikpat gaiši zilas, bez neviena mākonīša. Laiks ir absolūti ideāls veloceļojumam. Un tā mēs tagad lēnā garā tuvojamies Trelleborgas ostai. Šodienas uzdevums ir atrast normālas naktsmājas, kādā kempingā, viesnīcā, pansionātā, vienalga kur. Lūk, arī veloceliņš parādās kreisajā pusē, kur mēs, protams, tūdaļ sākam izmantot. Naktsmītnes meklējumos kā tuvāko perspektīvo vietu Google piedāvā Āspo katoļu mācītāju mūžu, kura gatava izmitināt arī tūristus. Nākās nogriezties no jūras maģistrāles un doties iekšzemē. Pēc neilga brauciena cauri ēnainam parka ceļam mēs nonākam pie mācītāju mūžas iebraucamā ceļa. Uzraksts uz vārtiem liecina, ka mēs visi esam pareizi sapratuši un šeit ir Āspo. Dodamies iekšā pa šo gatvi, kur rotā milzīga lapegle un pati māja tālumā. Mājas priekšā daudz automobīļu un izskatās, ka šai vietai ir liela piekrišana. Es parunājos ar vietējo pārvaldnieci un viņi man pacienāja ar kafiju padzisuši, bet, diemžēl, naktsmītni piedāvāt nevarot, jo ir seminārs un visas vietas ir aizņemtas. Mēs dodamies tālāk un mums izdodās nakts pārlaist Vastratorpas pansionātā, bet otrā rītā mēs dodamies tālāk uz Trelleborgu, pa ceļam iegriežoties dīvainā vietā, kas saucās par kuģniecības muzeju. Kuģi gan te neredz, bet toties paverās lielisks skats uz Trelleborgas ostas moliem, pie kuriem kurojušies divi prāmi. Viens no tiem ir mums jau pazīstamais Stena Line, otrais ir man vēl nezināmais TT Line. Izrādās no Trelleborgas var nonākt pa taisno mūsu kaimiņzemē Lietuvā, lielākajā ostā Klaipēda un arī pretējā virzienā. Tā kā, ja kāds grib atkārtot šo maršrutu pretējā virzienā, viņš var sākt no Klaipēdas. Jau pēc neilga pārbrauciena mēs esam Trelleborgā. Izmantojam pilsētas galveno ielu, lai apskatītu, kas šeit ievērojams būtu. Kafejnīcā es atzīmēju savu ceļojumu gala mērķa sasniegšanu ar kafiju un kādu kūciņu, bet pēc tam vienkārši braukāju ar Jēci pa šo ielu, kas ir gājēja iela un pa kuru nav nevienas mašīnas, bet var redzēt interesantas lietas. Šeit ir mānija uz palmām. Palmas, protams, aug podos un, kā vēlāk noskaidrojās, viņas ziemā tiek ievietotas speciālā oranžērijā, lai pārziemotu. Uz galvenās ielas samērā maz ir šais eksotikas, bet, kad nonāksim piekrastē, tur būs vesela aleja. To es jums arī parādīšu. Šeit ir strūklaks, šeit ir veikali, šeit ir arī dažādi mākslas darbi.
visai pazīstama skulptūra meitenes ar lietus sargiem. Tas, būtībā ir strūklaka visai īpatnējā formā. Un tad, kad mēs līdz viņai nonāksim, es jums došu ziņu. Lūk, kāds interesants moments. Šeit es sastopos ar automobīlu uz Gājēju ielas, kurš, zinādams, ka viņš atrodas vietā, kur viņam ir ne tā pirmā roka, bijīgi paraujās malā un gaida, kamēr es pabraukšu garām. Lūk, arī mans pieminētās meitenes ar lietus sargiem. Lūk, mēs esam nonākuši arī uz Piejūras bulvāra, un solītās palmas stāv taisnās rindās, milzīgos kublos. Kā viņas var pārvietot, kāda tehnoloģija tiek izmantot, to es jums nemācēšu paskaidrot. Un cik tas vispār izmaksā, tas vispār ir pilnīgi nesaprotams kaut kas. Uz dažiem no podiem ir speciāls plāksnes, tātad tie ir dāvinājumi no cienītājiem vai no kādiem pilsētas viesiem. Tā gluži nemanot, bulvārs mūs ir atvedis pie administratīvās ēkas, kuras pirmajā stāvā ir arī Stena Lines birojs un uzgaidāmā zāle, kurā pēc Skandināvijas apceļošanas pulcējās daudz vācu turistu, tostarp arī riteņbraucēji. Sarunās pavada laiku līdz prāmja pienākšanai, un tad mēs visi dodamies uz kuģi. Šis kuģis, protams, nav salīdzināms ar to sili, kas braukā no Ventspils uz Nīneshamnu. Šeit
apakšējā mašīnu klājā var iebraukt arī vilcienu vagoni. Arī sēdvieta zāle atrodas nevis uzreiz virs mašīnu telpas, bet uz 10. klāja, kur vispār nekādas kuģa motora trokšņas dzirdēt nav iespējams. Toties tur ir cits efekts. Kad sākās vilnis, tad var just, kā kuģis šūpojās, un iešana pa klāju kļūst visai interesanta. Bet citādi tas viss ir ļoti jauki. Paldies par uzmanību!